tā tālāk. Ziemassvētku tuvojas pilsētā un Rīga ir pasludināta tātad kā Ziemassvētku Eglītes dzimšanas vieta. Vai šobrīd pilsēta jau ir gatava Ziemassvētku sagaidīšanai? Ir gan gatava. Līdz 15. decembrim katru nedēļu tiks atvērtas jaunas vietas, gan slīdotāvu pie domas, gan arī tālāk tirdzenie. Ir ieguldīta nauda ne tikai izlaicīgā apgaismojuma, teiksim, tas instalācijas, kas tiek pieskrūvēts un pēc tam pa gadu atrodas noliktavas, bet arī pastāvīgas instalācijas, kā ir gar kanālmāla. Tur visas instalācijas, uz ko tiek tērēt līdzekļi no infrastruktūras fondiem, ir uz visu mūžu. Bet tad tie rotājumi, kas šobrīd ir pilsētā, tie ir viss, kas būs, vai vēl kaut kas pienāks klāt? Nē. Lielākais būs starp, ja es nemaldos, 12. un 22. decembri. Tas, ko mēs redzēsim Rīgā. Tas ir tikai tāds maziņš sākums. Paldies jums par sarunu. Paldies. Šorīt mūsu studijā Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs. Un mēs turpinām 90 sekundžu jaunumus ar citām ziņām šorīt. Grieķijas galvaspilsētā Atēnās vakar izcēlušās policijas sadursmes ar demonstrantiem. Apritot gadam kopš plašajiem grautiņiem Atēnās, kas izcēlās, kad policists nošāva 15 gadus vecu pusaudzes, Grieķijas galvaspilsētas ielās vakar izgājuši tūkstošiem demonstrantu. Daļa demonstrāciju dalībnieku situši veikala un banku logus un aizdedzinājuši atkritumu urnas, un policijai vairāk kārt nācies laist darbā asaru gāzi. Pusaudzi nošāvušais policists skaidro, ka rīkojas pašaizsardzības nolūkā, jo aptuveni 30 cilvēku liela jauniešu grupa sākus policistus apmētāt ar degbumbām un citiem priekšmetiem. Pusaudzi esot nogalinājusi lode, kas raidīta brīdinājumu šāvienā. Vakarā beidzās LNT šovs Dziedošās ģimenes. Finālā triumfēja Vītolu ģimene no Madonas rajona Liezeres pagasta. Kopumā par abām ģimenēm fināla laikā tika nodotas vairāk nekā 220 000 balsu. Visu fināla laiku balsojums bija ļoti līdzīgs un beigās ģimenes šķīra nedaudz vairāk nekā 5000 balsu. Šovu uzvarētājs saņēma 10 000 eiro. Turpinājumā fragments no fināla. Tā, mēs pārgriežam lentīti un redzam, ka pirmie Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētku uzvarētāji ir kļuvuši Vītolu ģimene. Vītolu ģimene no Madonas novada Liezeres ir kļuvuši par Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētku pirmajiem